laukuma spēlētājām un nu jau minūti nospēlēt no skaitliskā vairākuma. Tā arī tāds bīstams epizodes pagaidām nav bijušas mūsu meitenēm. Tagad iespēja izteikt pretuzbrukumā piespēle Ipa Čukai, metiets pa vārtiem un bīstam un vārti! Lūkā, pirmā bīstamā epizode un izdodas to realizēt Annai Lakstiņai. 1-0 Latvijas izlase izvirzās vadībā. Izmanto skaitlisko vairākumu un Rīpers komandas spēlētāji, kas ikdienā ir uzbrucēji Kanādā, gūst izlases pirmos vārdus šajā čempionātā un atklāja maču rezultātu. Redzam atkārtojumā šo vārdu guvumu sākotnēji Kristīpa Čaka centās iebakstīt Ripu vārtos. Viņai tas neizdevās, bet Risjānovs raidījumu izdevās šajā čempionātā Latvijai. Vēl 18 sekundes šajā trešdaļā. Nu, primārais uzdevums izturēt šo periodu, šīs sekundes. Neielaist tā teikt vārdu ģertuvē, lai otro periodu varētu sākt ar vēsu prātu un joprojām vadību bīstam tur. Maina Ripa lidojuma virzienu. Par laimslīgi ar vārtiem secen pēdējās 5 sekundes. Tālšāviens to zilās līnijas apsīti glābi Ripa vārtu priekšā un izdodās gūt pirmos vārdus arī Slovākijai šķiet pēdējā sekundē. Šajā periodā to izdara Janka Hļinkova, panākot 1 uz tablo. Šķiet, ka paveic to laikā Slovākiju un netiks skatīts atkārtojums. Nu, minēja par vārtiem ģertuvē, tur vēl Līga Miljons teica izlases kapteini runāt ar mača tiesnesēm. Tikmēr Slovākija jau dodās uz ģertuvēm. Redzam atkārtojumā šo epizodu apsīt Ripu vienreiz, bet nu, pēc tam viņa jau nonāca guļu stāvoklī un Hļinkovs raidījumu nespēja atkārtot atvairīt. Tur vēl notiek apspriešanās. Abu izlašu kapteinis runā. Cikovs mēģinājums, bet Kristiāna apsīt darbojas vārtos teicam. Metiens pie Latvijas izlases vārtiem, to uzvar Slovākija var sekund bīstams metiens un vēlreiz apsīt iesaist spēlē. Atvēra viņš šo metienu, Beņiek tikmēr izcīnā Ripa Slovākijai, piespēle vārtu priekšā apsīt, vēlreiz glābi Ripa tur Bursmā un izdod Slovākijai otro reizi ieraidīt Ripu apsīts cietoksnī un tas izdodas Barborai Kapicākovai. Vēlreiz līdzīgs vārdu guvums kā pirmajā reizē Slovākijas izpildījumā. Bursma vārtu priekšā, Kristiāna apsīti noguldīt jau guļas stāvoklī un atkārtots mēģinājums sasniedz mērķi. Līdz ar to pirmo reizi šajā turnīrā iedzinējumas arī Latvija. Atkārtojumā šis vārtu guvums sākotnēji Tothovas mēģinājums pārspēt apsīt. Tad neliela Bursma, tur vairāks gan divas Latvijas, gan divas Slovākijas hokejists guļas stāvoklī uz ledus. Tāpat arī Kristiāna apsīt un nu, Kapicākovai atlika tikai vienu raidīt. Ripa ar nuisnē ar to pusi. Kontroli pār Ripu, bet arī tāda emocionāla pārsvar. Tomēr vārti pirmā perioda beigās, otrās trešdaļas sākumā. Un lūk, arī trešā Ripa apsīts cietoksnī. 3-1 stablo panāk Tatjana Bļičova. Slovākijas uzbrucēji un jau 2 vārdu deficīts Latvijas izlasē. Nu, šķiet tāds parasts uzbrukums, parasts ofensīvs, sekoja metiens tālajā vārtu stūrī un tas mēģis sasniedz, redzam atkārtojumā metiens un Kristiānai apsītē neizdodas glābt savu komandu no trešā vārda zaudējumu un 1-3, kad nospēlētas 8 minūtes. Viņus šāds hokejs, šāds rezultāts priecē un to nevarēja teikt par Latviju, bet vēl gar spēle priekšā, vairāk kā pusi no spēles laika atlicis, ko spēlēt pamatlaikā. Tā kā es domāju, Latvijas par visiem, ar visiem spēkiem cīnīsies, lai
šajā mačā varētu pacīnīties par punktiem, tikmēr bīstama epizodu un arī 4. reizi slīd ripa Kristiāns Apsīts cietoksnī un ātri 2 vārti Slovākijas izpildījumā. Un Miltis skats uz tablo paliek bēdīgāks. 4-1 no Slovākijas skatu punktu un sāk apliecināt savu statusu šī turnīra favorītis. Pirmais periods spēles ievads varbūt viņām nebija tik veiksmīgs. Tagad pēc vieniem ielaistiem vārtiem 4 pretī. Redzam atkārtojumā šo vārtu guvumu. Rādījās pārāk. Līdz ar to spēle turpinās. Iemetienā pie mūsu izlases vārtiem uzvarēja Slovākija, līdz ar to likumsakarīgs Slovākijas uzbrukums turpinās. Pirmā maiņa laukumā Slovākijai. Metiens par Apsīts vārtiem un pēc atkārtota metiena, pēc atsistas ripas, ripa atrod ceļu Apsīts cietoksnī un rezultāts tablo 1-5. 4. ielaistā ripa šajā trešdaļā. 27 metieni Slovākijas izpildījumā pa Latvijas vārtiem. 2. periodā mūsu meitenēm joprojām nav izdevies izpildīt nevienu metienu. Pa Risjānovas cietoksni. Nu, Slovākija šajā trešdaļā ir jau 2. noraidījums šai hokejistei šajā spēlē. Un cerēsim, ka arī šoreiz Latvijas izlasē izdosies realizēt skaitlisko vairākumu. Pagaidām tas ir 1-1. Nu, otrā opcija. Bet tik ātri, cik vairākums sāks, tik ātri tas arī var noslēgties. Skaitliskais vairākums varēja būt, bet aizturētā soda laikā Slovākija steidz pretuzbrukumā un nu jau stablo 6-1. Ēma Totkova aizskrēja vienatnē pret Kristiānu Apsītu un gūst jau 6. vārtus Slovākijas izlasei. Šķiet, ka lieliski iespēja Latvijai atgriezties spēlē vai vismaz kaut nedaudz atjaunot intrigu, iegūt to pašpārliecību. Bet ātri vien pārkāp noteikums arī mūsu meitenes. Aizturētais sots vienatnē pret vārtsardzi izslido Slovākija un šoreiz izrādās veiksmīgāk viņi. Šiljāna uzvar iemetienā pret Klinkovu. Ļoti veiksmīgs gads šis iemetiens padodas Slovākijai pēdējās sekundēs un vēl vieni vārti un uz tablo jau 7-1. Uzvarēja iemetienu Latvijas izlase. Tur gan veiksmīgi. Teicam, nospēlēja Barbora Hapicakova, gūstot vēl viens vārds, izslidot vienatnē pret Kristiānu Apsīti un arī šī perioda izskaņā Slovākija gūst vārtus. Redzam atkārtojumā. Izslido vienatnē pret Kristiānu Apsīti. Teicam, apspēlē Latvijas vārtsardzi. Vārtu konstrukcija nāk talkā un skaists metiens, skaists vārtu guvums un uz tablo